Es varu pirmais laikam teikt, kāpēc? Jā. Es laikam piekrītu tā idejai par to, ka tā ir liela slodze, tīpaši, ja jaunietis dara kaut ko ārpus skolas. Es esmu redzējis arī jauniešus, kas ir izdeguši vai bijuši tuvu izdegšanai. Mājasdarbi ir kaut kas, kas minimāli varētu eksistēt, bet man liekas, ka pašreizajā sistēmā viņš var būt par daudz. Jā, es piekritīšu, ka te mājas darbi pietiek ar to laiku, kas mums ir dots tā kā stundās, manuprāt. Jo, labi, es būšu godīgs un atklāts, es baigi pats tos mājas darbus diezko daudz nepildu, un dažreiz sanāk izlaist, bet es kompensēju priekš tā ar to, ka es stundās ļoti uzmanīgi klausos un esmu ļoti aktīvs. Un līdz šim tas man ir nostrādājis ļoti labi, tāpēc es uzskatu, ka ja visi cilvēki būtu stundās ļoti aktīvi un iesaistītos stundas darbā līdzvērtīgi, tad mājas darbi nebūtu arī nepieciešami. Jā, jebkurā gadījumā mājas darbi ir domāti bērniem, kas grib uzlabot savas zināšanas, tajā, piemēram, priekšmetā, tāpēc viņi tiek uzdoti. Tas nozīmē to, ka, ja bērns viss ir pabeidzis skolā, viņš tēm ir saprats, viņiem tas nav vajadzīgs. Un arī patiesi esmu mācījusies privātu skolā, kur vienkārši mājas darbi nebija, un tu pēc skolām darīji visu, kas tev ir treniņi, pulciņi. Un tev vienkārši ir dokumenti, kuros tu vari ieskatīties, ja tev ir nepieciešams satrenēties. Un jā, tas man ļoti palīdzēja. Tāpēc es uzskatu, ka, ja tu vēlies mācīties, tu mācies, bet tā nav uzspiest lieta. Tagad mēs, ja? Tā, es kā valodas skolotājs domāju, ka mājas darbi ir nepieciešami, jo pirmkārt kaut vai mācīties vārdiņus, ja? Jo stundas laikā tu vari tikai nedaudz viņus tā apgrābstīt, ja? Nedaudz kaut ko iesākt mācīties, bet mājās tu nostiprini tomēr, ja? Un tas ir nepieciešams. Jā, un es atkal savukārt kā sākuma skolas skolotājs uzskatu, ka mājas darbus vajag, jo skolēna atmiņa ir nenoturīga, mazo tieši īpašu bērnu, bet ja skolēns vēlas mājās kaut ko papildus pagatavoties, mājas darbi parāda, ko konkrēti var pagatavoties. Es uzskatu, ka varbūt mājas darbus nevajadzētu vērtēt, bet informēt, ka šie ir tie uzdevumi, ar kuriem tu vari sagatavoties nākamajām nodarbībām stundām, ka iedod skolotājs kaut kādas vadlīnijas norādes, iedod, ka ar šo tu vari sagatavoties tālāk. Tad es varu piekrist tam, ka tam varbūt nevajadzētu būt tik ļoti obligāti uzspiestam, kad, piemēram, ja tu neesi izpildījis konkrētu uzdevumu, tad tev būs N e-klasē vai Maikubā. Taču kā papildus rīks, lai nostiprinātu zināšanas, es domāju, ka mājas darbi tiešām palīdz tīpaši tēmā, kur tu stundā varbūt ne tik ļoti uzķer. Tev mājās klusumā pašam ir laiks padziļināt tās zināšanas. Jā. Man liekas, no skolotāja perspektīvas, man pašam, piemēram, pretrunas par to, ka jau 40 minūtes priekš mācīšanas ir ārprātīgi maz. 40 minūtes priekš mācīšanās ir gana daudz. Un tad tajās 40 minūtēs no skolotāja perspektīvas tu bieži vien nespēji izdarīt to, ko tu vēlies, vai lai nodot jauniešiem. Un tad tie mājas darbi, tur es redzu viņiem pievienoto vērtību. Bet man liekas, ka tur ir tas jautājums laikam par sistēmu. Kāda ir veselīgāka sistēma? Jo vai ir lielāka pievienotā vērtība no tā, ka mēs jauniešiem pārliecinamies, ka tiešām tajās 40 minūtēs tas, ko es gribēju, ka viņi dabū, vai arī, ka ir balans starp skolu un personīgo ārpus skolas dzīvi veselīgāks. Tā ka man liekas, ka tā lielāka pievienotā vērtība ir no tā, ka, diemžēl, es kā skolotājs tajās 40 minūtēs neiedod visu, ko es varbūt gribu. Un tad, mājas darbi nav. Jā. Es pat nezinu, tādā ziņā es pilnībā piekrītu tam, kad ir mājas darbi, kurus mēs izdarām, lai vienkārši apstiprinātu zināšanas, kas mums ir. Un es arī esmu sapratusi to, ir cilvēki, kas vienkārši izvēlās nemācīties skolā, un viņu, ja mēs runājam par mājas darbiem, kuri tiek vērtēti, ja tu gribi vienkārši spīdošs rezultāts, tu viņus pildīs. Bet es piekrītu skolotājai Agnijai, ka tas drīzāk ir
informatīvi, ka tev ir materiāli. Un tad tu arī, piemēram, kā sākuma skolas skolēni, ja tev ir vecāks, kas blakus, kas var palīdzēt, un tu vari pastāvīgi mājās to izdarīt, noteikti. Bet cilvēki, kas nemācīsies skolā, nemācīsies mājās, un es uzskatu, ka tas reāli ir uz viņa atbildību. Jā, un es noteikti arī gribētu pievienot, ka tiem ir jābūt jēgpilniem mājas darbiem. Mums jau ir vadlīnijas, ka tie nevar būt ārkārtīgi gari mājas darbi, un mājas darbiem ir jābūt pa tēmai, nevis tāpēc, ka vajag katras stundas noslēgumā uzdot kaut ko, jo tā taču ir pieņemts. Tā bija agrāk, un mēs no tā esam aizgājuši prom īstenībā. Varbūt ne visur. Visos priekšmetos. Es domāju, ka mūsdienās noteikti vajadzētu vienkārši vajag vairāk virzīties uz to personīgo brīvību, ka tu pats vari kā skolēns, tu vari pats atrast savu to balansu un savu to, to balansu starp personīgo dzīvi un starp skolu, un tad, kad tev ir nepieciešama mājas darbi, tu viņus vari paņemt, bet ja tu jūti, ka tev nevajag, un ka tu vari veltīt to laiku citām lietām, tur citām aktivitātēm, sportam un tur citām nodarbēm un tā tālāk, tad tu arī vari tā darīt, un tev ir brīva izvēle to darīt. Jā, man īstenībā patīk tā doma, ka tiek ievietots kaut kāds materiāls, ja, jo īpaši vidusskolā, un tad jūs varat izvēlēties darīt vai nē. Bet, manuprāt, mazajās klasēs tur gan vajadzētu mājas darbiņus regulārus, ja, jo viņi tā iemācās mācīties. Jo, es uzskatu to, ka, godīgi sakot, mājas darba būtība tiek pielietot un īstenota. Es teiktu, ka tikai sākuma skolā, kur bērni tiešām cenšas to darīt paši vai ar vecāku palīdzību, jo pamatskolā un vidusskolā ir tāda lieta kā gudrais intelekts, un visbiežāk cilvēki izvēlās vienkārši viņu izpildīt fiziski, bet viņām vienkārši vispār nepiepildies un neizmanto savas prātu. Kā jūs varat paskaidrot mazajam sākuma skolas bērnam, ka, ja tu stundās labi mācīsies, tad mājās nevajadzēs neko darīt? Tad var arī neuzdot mājas darbus. Pieaugušajiem jums to var izskaidrot diezgan veiksmīgi. Ja jums viss izdosies klasē, jūs paši varat izvēlēties mājās, tā kā skolotājs jums iedod, ko darīt, bet var arī nedarīt, ja viss izdevās skolā. Un tad tas 1-6 posms, kā viņiem pastāstīt, ka ir ļoti svarīgi stundā būt klātesošam, darīt visu, cik vien labi iespējams, jo tajā mazajā posmā mēs tikai mācāmies nosēdēt, saņemties, darīt tad, ja negribas darīt, un tad varbūt tie mājas darbi iedod tādu, ka nopietnību par skolu, par izglītību, par mācīšanos, tādu pamatu. Es tad reāli teiktu tā, ka mājas darbi ir obligāti līdz 6. klasē, un tad pamatskola, vidusskola ir brīdis, kad tu saproti to, kas ir vienkārši uz tavu atbildību, jo tā pārsvarā arī ir, kā es minēju, vai nu tu izvēlēsi viņus pildīt, vai nu tu ar mākslīgā intelekta palīdzību, vai nu tu tā pats, bet sākuma skola arī ir tas brīdis, kad tu saproti, ko nozīmē, kā mācīties, un ir būtība mācīties, tajā ziņā, ka tu to baudi, un ka tu saproti, ko tu dari un kāpēc tu to dari. Tāpēc es drīzāk teiktu, ka labākā kombinācija ir mājas darbi līdz 6. klasē, un pēc tam tas ir vienkārši skolāna atbildība. Es pilnībā piekrītu. Tāpēc, kad sākuma skolā tu vari iemācīties to disciplīnu, un kāpēc tev vajag pildīt tos mājas darbus, un tad tu vari pierast pie tā, ka tas ir ļoti normāli šādi tad, kad tev bišķītiņi ir jāpadara kaut kas mazliet ekstra, un tad vēlāk dzīvē, kad tev beidzot tiek dota tā izvēle, tu mācies to darīt, un tad nebūs tā, ka ja cilvēks visu savu dzīvi, es domāju, ja mēs iedotu sīkajiem izvēli, gan jau, ka lielākā daļa no viņiem nepildīja tos mājas darbus, būsim godīgi. Tāpēc es domāju, no 1 līdz 6, mēs viņam liekam tos mājas darbus, un tad pēc tam viņi var izvēlēties. Es vēl arī domāju, ka posmā 7-8 vecuma posma īpatnību dēļ vajadzētu vismaz daļēji, bet tur vajadzētu mājas darbus, ja? Varbūt kaut kā pielāgot, bet tur vajadzētu. Un 9. klasē jau tad tu atbildību tomēr uz viņiem pārlikt. Ja? Bet tā mājas darba vajadzība ir tā iemesla dēļ, ka tiešām kaut kas ir jādara mājās pašiem, vai tas, ka stundā netiek dalīts pilnvērtīgi? Tas, ka varbūt viņiem uzmanība nav tik ļoti noturīga stundās. Tieši 7. 8. klase. Jā. Es ticu, ka mājās tur nav labāk. Bet vismaz tad kaut kāds pieturas punkts būs, un tad vismaz, var atkal tie, kuri vēlēsies, tie to izdarīs, jā.
Jā. Un varbūt tie, kuri nevēlēsies, arī paskatīsies un varbūt kādā brīdī sapratīs. Jo tāpēc, ka viņiem stundas laikā ir grūti koncentrēties. Ļoti bieži posmā 7, 8. Tiešām. Jā. Tas nav smieklīgi. Jā, kā gribi sākt? Es varu sākt. Es domāju, ka tas tā identitāšu mācīšana, es nezinu, kā citi to uztver, bet es personīgi to uztveru kā vienkārši painformēšanu, kad varbūt eksistē cilvēki, kuri identificējas savādāk, varbūt tos motivators, kāpēc, tādā garā nevis tā vairāk skalot smadzenes, bet tā painformēt vienkārši, lai būtu lielāka tolerance pret to varbūt un nebūtu tāda ieaudzināta pretenzija. Es tev pilnībā piekrītu. Es uzskatu, ka varbūt nevis aktīvi, bet mums tomēr ir jāparāda, ka ir arī tādi cilvēki, tādi, ka mums katram ir brīva izvēle būt. Un, ja mēs ceļojam, mēs tāpat to ieraudzīsim. Ja mēs lasām ziņas, mēs tāpat to ieraudzīsim. Ja mēs esam kādā sociālajā tīklā, mēs ieraudzīsim. Un mums vairs nebūs pārsteigums par to, kas notiek pasaulē. Un ka varbūt arī atšķirīgi no tā, kā es domāju, ka kādam var pilnīgi būt cits viedoklis, cits uzskati. Tā kā es uzskatu, ka būtu jāstāsta, bet neaktīvi par to jāsludina. Es pēc tam laikam varu uzdot jautājumu, ko nozīmē neaktīvi? Izskaidrošies nepiekrīt. Informēt. Okay. Kāpēc es piekrītu? Informētība ir labākais ierocis, kā cīnīties ar aizspriedumiem. Ja tu esi informēts par cita veida jebko, tad visticamāk tu mazini aizspriedumus. Ja tev tie aizspriedumi jau eksistē, tad tā ir visticamāk daļa no tavas personības vai pieredzes. Un ar to tā ir tā paša individuālā lieta. Manuprāt, tas, kā Jākabs teica, tas ir ļoti loģiski par to, ka tu papildini vienkārši zinošo, lai mēs vairs neesam Austrumēropas dīvaini, kas brauc uz Rietumēropu vai ceļo apkārt un pēkšņi, es redzēju melno cilvēku, wow! Jo tā ir reāla pieredze mūsu paaudzei. Es atceros vecumu un dienu, kad es pirmo reizi dzīvē redzēju melnādainu cilvēku. Tas bija, es stāstīju draugiem. Un līdz ar to, manuprāt, tā bija īsta lieta, jo manā sāģā, visi savējie. Un tad tas ir tas, kas veicina aizspriedumus un arī kaut kādas muļķīgākas lietas. Es nepacēlu karodziņu, tāpēc, ka mani samulsināja vārds aktīvi. Ja? Jo es domāju, ka mēs tāpat stundās šai tēmai pieskaramies. Tāpat mēs runājam par toleranci, ja? Vismaz angļu valodas stundās par diskrimināciju, par dažādām lietām. Un es domāju, ka jaunieši tiek pietiekami informēti. Bet es nepiekrītu, ka tas ir aktīvi jādara. Tāpat kā par jebko mēs stāstam arī par to, ka ir dažādas reliģijas, ja, informējam, ja, neaktīvi, ka es tagad iešu. Es uzskatu, ka skolotājiem ir jāsniedz tā informācija, jāveicina veselīga debate, ja, bet nekas vispār nav īpaši jāsludina. Izņemot, protams, lepnumu par Latviju. To gan vajag sludināt intensīvi un aktīvi. Jā, un tas, ko mēs jau no mazajām klasēm mācām, ir cienīt, nevērtēt pēc apģērba vienam otru, mazināt to, veidot vienlīdzību, mazināt atšķirīgo un sākot ar to, ka mēs neskatāmies, kas kuram mugurā, bet sākam vērtēt pēc to, kāds ir cilvēks, kā viņš runā, kā viņš izturās, kā viņš attiecas pret savām lietām, pret savām mantām. Tas ir pats pamats, un tad jau var tālāk stāstīt par vēl svarīgākām tēmām. Un caur to izglītot arī vecākus skolēnu, kuriem viedoklis visbiežāk nesaskan, joprojām nesaskan, ka var arī būt atšķirīgi. Okay, un es nepiekrītu šim, jo jebkurā gadījumā, ja tas tiek pat, ja ne tā apslēgti vai tieši informatīvi, tas tiek padarīts par normu. Tātad cilvēkam vienkārši tiek paskaidrot to, ka ir tādi cilvēki, tiek par to runāts. Tas nozīmē to, ka tas ir normāli. Un, manuprāt, tas ir slikts veids, kā to pasniegt bērniem, jo tehniski mēs zinām to, ka ir vīrietis un sieviete. Un, vismaz es tā uzskatu. Un, ja tas ar to tiek runāts, stāstīts, tad, kā es teicu, tas tiek padarīts kā tāds, tā ir.
būs un viss. Jebkurā gadījumā, kad es biju arī jautājums, šī informācija iedod kādos vecuma intervāļos? Tas ir jautājums, jo, manuprāt, sākuma skola tas nav jārunā. Es kā bērns, es ceļoju ar vecākiem, es skatījos filmas, un tas man nešķita pārsteigums arī par rasēm. Varbūt tas bija kādreiz vai kā, bet bērns skatās uz lietām, manuprāt, savādāk. Viņš noskaidro, viņš novērtē, viņš jautā, viņš uzsūc informāciju no draugiem, kas varbūt par to joko, bet viņš apzinās to, ka tas nav ok. Un tas pats arī ir par šo, kā to sauc, šo tēmu, kad mēs nosakām vai informējam par dzimumiem, tad tas būtu burtiski pats. Tas ir sākuma skolā. Noteikti par to nav jādzird, un galu galā tu tāpat to dzirdēsi sabiedrībā. Tas nebūs pārsteigums, jo pārsteigumi ir visur, arī par katru šāvienu vai sprādzienu, kas šobrīd ir karā. Labi. Ja ir skolēns, kam tomēr vecāki ir atšķirīgi orientēti, pieņemsim, laikam ejot dzīvo kopā 2 tēti vai 2 mammas. Vai viņš automātiski nekļūst par tādu outsideru, ja mēs nevaram viņam skaidrot situāciju un pārējiem, ka tas arī tā notiek un tā pasaulē notiek. Ir sieviešu pāri, kuri veido ģimeni, vīriešu pāri. Visbiežāk tie ir ar modes industriju ļoti saistīti un tad gudri vīrieši, bet arī adoptē bērnus un iedod viņiem maksimālu un labāko, un vai mēs tā kā liekam tomēr priekšā tādu mūru un nestāstam? Es domāju, ka tas drīzāk, kā lai pasaka, viņš saprot to, ka varbūt viņam nav tāda pati ģimene kā visiem. Bet viņam ar to ir tas nenozīmē to, ka, ja mēs par šo nerunājam, kad mēs uzreiz cilvēks nosodam vai viņš jūtās atstumts. Ja tur ir par to, ka vienkārši tas netiek pacelts kā tēma. Viņš kā bērns apzinās to, viņam nav, piemēram, tēvs un mamma, bet viņiem ir mammas. Jā. Viņš zina, ka viņš ir savādāks, viņš mīl savu ģimeni tik pat stipri, cik mīlētu cilvēks ar savādākiem vecākiem. Tas nozīmē, ka viņam tas ir normāli un viņš to atzīst. Šeit iet runa par to, ka mēs to vienkārši neizsakām publiski citiem bērniem. Labi, bet kā mēs citiem paskaidrosim? Ka tas ir ok. Jā, ka tas ir ok. Kādreiz apsmēja brillēm. Es pieļauju, ka pēc gadiem 10 būs problēma, ka varbūt kāda apsmies dēļ tā, ka viņam ir viendzimuma vecāki. Es domāju, ka jebkurā gadījumā tas no vienas puses arī ir vecāka atbildība, jo viņi apzinās, ka bērni ar to saskarsies. Jo, kā mēs zinām, normas, par ko šobrīd mēs cīnāmies, ir tas, ka mums ir kaut kāda likumi un normas, kas sabiedrībā ir ok un nav ok. Vecākiem ir vienkārši jau sākotnēji jārunā ar savu bērnu un jāstāsta to, ka daudz to var nepieņemt, jo, piemēram, Latvijā nav bieži sastopams. Un viņiem ar to vienkārši ir, teiksim, tā jāsadzīvo, jo tāda ir tā realitāte. Jā, es nepacēlu savu kartiņu, tāpēc, ka es zinu, ka bērni ir ļoti, ļoti viegli ietekmējami, un tā visa informācija, kur viņi uzņem, ir īpaši tādā sākuma skolas vecuma posmā, mēdz ļoti nosēsties, un tāpēc es domāju, es piekrītu tam variantam, ka tam vajadzētu tikt, tā informācijai vajadzētu būt pieejamai, un viņu vajadzētu varbūt kaut kur, es nezinu, iestarpināt iekšā kādā tematā, vai bet nevajadzētu likt diezko lielu fokusu uz to, un arī tam nevajadzētu būt lietai, ar ko tu sāc. Kad bērns aiziet uz skolu, tam nevajadzētu būt pirmajās 4 klasītēs. Jā. Man liekas, ka mēs izvēlamies ērtas identitātes. Mēs domājam par to, kuras ir tādas, kas ir ok. Jā, par šito var, par reliģijām. Mums tur ir islāms, mums ir kristietība, dažādas konfesijas. Un tāda ir tas lielais zilonis istabā, vai ne? Tad ir transpersonas, seksualitātes dažādas, seksuālās izpausmes dažādas. Tas ir tas lielais. Tas bija stāsts lielā mērā, manuprāt, par Stambulas konvenciju. Tas ir lielā mērā stāsts, cik pa laikam par kaut kādām lietām, kas aktualizējas sabiedrībā, par partnerattiecību likumu. Kaut ko mēs esam arī kopēji analizējuši, vismaz Stambulas konvenciju tiešām. Un tad, man liekas, tad es uzdošu jums jautājumu, jo mēs esam mācījuši, es jums esmu mācījis, vai ne, par šādām arī kutelīgām lietām un pretrunīgām lietām.
Vai jums bija skaidra man nostāja? Nu, tā kā, vai es teicu tā, kur ir, šitie ir normāli? Nē. Es nezinu, cik es atceros no jūsu stundām, jūs esat bijis tik ļoti nenormāli politiski neitrāls, ka nevienā brīdī nav bijis tā, ka, ok, es saprotu, šī tā ir viņa nostāja, vai arī, ka man ir bijis tāds sajūta, ka kaut kas tiek uzspiests. Tādā ziņā, jā, es piekrītu, ka ir tāds pareizais veids, kā to varētu mācīt. Tā ir laba atbilde. Jūs sabijos nedaudz teiks, jā, vispār mums bija skaidrs, jūs esat tāds un tāds. Labi. Bet, jo nav, man liekas, ka lielākoties sabiedrība piekrīt, domāju, ka otrklasniekam, varbūt nevajag vēl, vispār nevajag vienkārši dzimuma identitātes jautājums, un varbūt ir tīpaši seksuālās identitātes jautājumi ir skaidrs pāgri. Un tas arī nav programmā, nekur neparādās nevienā no. Agrākais mēģinājums bija, cik es atceros, bija 5. klase, kur kaut kādu dzimumu identitāšu lietas mēģināja likt iekšā, ko izņēma ārā ātri pēc ažiotāžu sabiedrībā. Bet pie tā jebkurā gadījumā pieķerās uzmanīgi un pieķerās vēlāk. Un tad pieķerās pie tā ļoti neitrāli, kad runā ļoti vispārīgi par identitāšu veidošanos. Un atkal tas pats stāsts. Jautājums, vai mēs izvēlamies tad tās ērtās identitātes. Par krieviem latviešiem ir ok runāt, par kristiešiem, islāma musulmaņiem ir ok, bet par tiem trans cilvēkiem nav. Jā. Es gribētu vēl piebilst, ka tīpaši runājot par transpersonām, tas ir. Es personīgi latviešu valodā man par to arī būtu grūti diskutēt, jo es ļoti daudz esmu dzirdējis sarunas par šo tematu, un tīpaši angļu valodā izskan 2 termini parasti, izskan gender un sex. Taču latviešu valodā, cik es esmu pazīstams ar savu valodu, nav alternatīvi, kas atšķir šos 2 terminus un viņu nozīmes. Un tāpēc es domāju, ka būtu ļoti grūti formulēt tādas produktīvas sarunas, ja tev abi vārdi defaultā pārtulkojās uz dzimums. Tas bija tas, ko es vēlēs pieminēt. Dzimta un dzimums. Jā. Es vispār domāju, ka es nezinu, tā te visa identitāte, seksuālā identitāte, un šis viss ir ļoti nopietnas tēmas, par kurām nevajadzētu stāstīt sākumskolniekiem, jo sākumskolniekiem viņiem ir jāmāc paši pamati, kas tur ir. Tur saskaitīt tur cipariņus, kas ir tur kvadrāts, kas ir 3 stūris, un šitas viss, un tad pamazām sāc nopietnākas un nopietnākas tēmas, un es domāju, ka ir konkrēts brīdis, kad tas paliek pieņemami sākt mācīt par to, protams, ļoti tādā neitrālā nostājā, informēt par to. Un es domāju, ka tam nevajadzētu būt sākumskolas posmā. Jā, un es uzskatu, ka pirms sākt mācīt par dažādām dzimumu identitātes lietām un vispār vajadzētu tomēr sākumā aktīvi mācīt iecietību, pieņemšanu, cieņu, lai bērni iemācās vispirms pieņemt tiešām atšķirīgo jebko. Ja? Un tad var tālāk jau mācīt arī stāstīt. Ne mācīt, bet stāstīt par lietām, kaut kādām arī citām. Ja? Es uzskatu, ka jebkurā gadījumā šobrīd es vairāk spiežu to skolā, informatīvo daļu, jo es to nepiedzīvoju, kad man kāds informēts par citām seksualitātēm vai vispār citām tēmām, kas būtu diezgan jautājumu zīmes. Jebkurā gadījumā mums ir ļoti plašs internets, mums ir sociālajie mēdīji, mums ziņu portāli, cilvēki, ko mēs redzam uz ielas un ko mēs satiekam, draugi, kuriem ir citi uzskati. Un informācija ceļo, un viņi ceļo ļoti ātri. Manuprāt, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc to nevajag ieviest skolā, kā vispār tematu vai tādu kā citas pasaules parādīšanu, jo es gribu pieturēties pie normām, kas ir līdz šim veidojušas visu šo pasauli. Un, jā, kā es minēju, internets, filmas, draugi, sociālajie mēdīji ir lieta, kas man iepazīstināja arī citu pusi, kas ir ar šiem, tāpēc es uzskatu, ka tas vienkārši nav vajadzīgs. Man par to internetu ir tā divpusēji. No vienas puses, jā, tev ir brīvība apstīties jebkādus resursus, kādus tu vēlies iepazīties ar jebkuru tēmu, bet īpaši par šādām tēmām, kuras ir ļoti nodalītas starp pārsvarā 2 skatu punktiem, ir ļoti viegli iekļūt tādās atbalsta telpās un tu aizēji pa vienu ceļu vai pa otru. Tev nav tāda vispārīga informācija, ko tev neitrāli pasniedz visbiežāk.
manuprāt, es arī uzskatu to, ka smieklīgi vai nē, šī ir tēma, par ko plēšās ne tikai šādā sarunu valodā, vai to vajag pasniegt skolā un informēt, bet tas vienkārši ir globāli. Tas, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas tam nepiekrīt. Nepiekrīt cilvēkiem, kas ir savādāki vai kuri mīl savādāk. Un, ja mēs par to runājam par interneta vidi, tad, protams, tur drīzāk ir nevis tā viegli paskaidrots, ko tas nozīmē un ko tu gribi pieņemt vai ko tu negribi pieņemt, bet drīzāk to, ka tas ir tas karš starp pareizo un nepareizo. Tātad skolā nedrīkstētu strādāt arī citādi orientēts skolotājs. Ja mēs to sāksim slēpt, no visiem nestāstīt, neinformēt, vai arī, ja mēs sāksim bērniem stāstīt par šo tēmu vēlākā vecumā, vai tā nekļūst smieklīga, kaut kāda, varbūt arī par vēlu. Kad mēs pastāstam vienkārši, ka tas ir ok, ka tā arī ir. Mēs neaicinām tev pamēģināt šo, to un vēl arī visu pārējo, bet mēs informējam, ka var būt arī... Un tad ir jautājums, kā jūs nonāk līdz informācijai, ka viņam ir savādāka orientācija? Jā, tāds bija mans nākamais jautājums arī jums. Tad kāpēc tas ir jāaktualizē tādā jautājumā? Jo nevienam spieras nav rakstīts, ka es piedaru šai kopienai tai vai ticu tam un tam. Tieši tas ir tas, par ko es domāju, kad šobrīd cilvēki nevis cīnās par to, ka lai atļautu mīlēt, ko viņi mīl, vai būt, kas viņi ir, bet tā ir lieta, par ko viņi grib, lai cilvēki uzskata, ka tas ir ok. Es domāju, ka viņi cīnās par savu esamības pareizību, to gala vārdu ok, esi, un es tev piekrītu, tāpēc tagad tas drīzāk, jo viņiem tas nav aizliegts. Pieņemsim, ka tev ir nākotnē meita, tu saki, kur ir tētis un tētis, tu gan meitiņu tā nedari. Tas nav iemācāms. Tas ir vienkārši kā cilvēks izaug ģimenē. Tāpēc, ka lielākoties tas burtiski ir ģimenes spēcīgums, ģimenes uzskati, vērtības un tā pati runa arī var būt par mācīšanos un kādiem citiem uzskatiem. Tāpēc, ka jebkurā gadījumā ģimene ir saknes un ja ģimene par to nerunā, viņam nebūs uzskati par to, viņam būs varbūt savs viedoklis, kas ir radies no draugiem vai no interneta. To nodrošina ģimene. Un, tā vienkārši ir un tā ir bijis vienmēr. Man liekas, ka ir ok, ja ir konservatīvi uzskati un tīpaši ģimenes vienības, tas ir tehniski, tas ir veids, kā tu nodod vērtības saviem bērniem. Tas, kas tev šķiet svarīgs, tu to nodod tālāk. Jautājums laikam vairāk ir par to pieņemšanu, un kurā brīdī kaut kādas vērtības, kas iespējams ir novecojušas, kuras ir ok šaurā ģimenes vienībā vai individuāli, kur viņas sāk radīt kaut kādas problēmas globālāk, sabiedrībā, institūcijā, izglītības iestādē un tā tālāk, kur sākās tā berzēšana. Tas laikam ir tas tā šaurā līnija starp to, ka tās ir manas vērtības, bet ārpus manas vienības, manas vērtības nav visu vērtības. Tas ir stāsts par abām pusēm, laikam, bet es pat nezinu, vai tas ir jautājums. Tas ir par neutralitāti, par to, ka jāsaglabā ir tomēr neutralitāte, acīm redzot, skolā. Ja? Jo, piemēram, es arī iešu un stāstīšu savas kaut kādas dzīves pozīciju, vai to, ko es daru mājās, un es nedomāju, ka jums tas būtu vispār jāzina īstenībā. Es par sevi runāju arī, par dažādām lietām. Jo, acīm redzot, ir jāsaglabā tā neutralitāte un atkal vēlreiz atkārtošu ento reizi, ka ir jāmāca pirmkārt pieņemšana, lai nav tās briesmīgās naida situācijas, kas ir. Arī tad, ja mūsu uzskats nesakrīt ar kaut ko, man arī var būt diezgan, es nevēlos runāt par saviem uzskatiem šobrīd, bet es vienmēr saviem bērniem mācu pieņemšanu un iecietību pret tiešām atšķirīgām lietām, pret ko varbūt mums ģimenē tas nav ok, bet tu nevari iet un, ienīst cilvēkus, tāpēc, ka viņi ir atšķirīgi. Jā, es domāju, ka katram cilvēkam ir tiesības uz savām vērtībām. Katra cilvēka vērtības ir tas, kas viņam liekas vispareizākais, bet arī, laikam ir ļoti svarīgi pieņemt to, ka citiem cilvēkiem drīkst būt citas vērtības un ka tas arī ir ok. Un
nav nekāda vērtību hierarhija, kur kaut kādas vienas vērtības ir labākas par citām vērtībām, jo tā ir ļoti subjektīva lieta. Jā, un tas ir ļoti grūti to iemācīties. Sevišķi mūsdienās, kad ir interneta vide, kur vispār var gāzt ārā, jā, žulti un visas savas negācijas, bet to vajag iemācīties, jā. Jā, tad es domāju, ka tas vienkārši jebkurā gadījumā tā ir lieta, kas paliek ar tevi. Un visdrīzāk šī tēma tiek pacelta, kad kāds netiek pieņemts. Un tad šī ir tā drīzāk problēma, nevis tas, ka tas netiek informēts vai vispār publiski stāstīts jauniešiem, ko tas nozīmē, vai ka viņi ir cilvēki tādi paši kā mēs. Bet jā, ka no vienas puses tā ir vienkārši tāds vilku bara tipiskais gājiens, ka tu sakosi, kur ir vairāk, vai tu sakosi, ko tu esi dzirdējis, vai kā domā tavi draugi. Tāpēc jā, es pilnībā piekrītu, ka tas drīzāk ir tāds cieņas un saprašanas jautājums, kas arī ir tāds ģimenes visticamāk vērtību koks. Bet tu iepriekš minēji par to, ka te nevajadzētu būt normai. Es kā normu uztveru, ko dara lielākā daļa sabiedrības. Un es ļoti šaubos, ka pat ja tas neitrāli tiktu pasniegts skolās, vidusskolas posmā, es ļoti šaubos, ka tā tiešām būtu lielākā daļa sabiedrības. Un pat ja tā, kāpēc ir jānonāk līdz brīdim, kad kāds tiešām tiek apcelts, lai par to vispār runātu? Protams, katrai ģimenei ir savas vērtības, bet tieši, ja netiek sniegta neitrāls informācijas avots, bet tad var rasties tie aizspriedumi, kas arī noved pie situācijām, pie kurām pat nevajadzētu nonākt, es domāju. Jā, protams, ka līdz šādām situācijām nevajadzētu nonākt. Es uzskatu, esi, kas tu esi. Mums katram ir sava identitāte, mums katram ir savi uzskati, un tas nav vairāk, it īpaši tādā skolas vidē, jāizplata. Drīzāk stāstiet par aizsardzību akta brīdī. Tas ir mans uzskats. Jā, te jau ir tas pats atkal gadījums, kad konkrēti cilvēku grupa cenšas uzspiest savus uzskatus pārējiem cilvēkiem, jo viņiem liekas, ka viņu uzskati ir vispareizākie. Un tad rodās šādas situācijas, kad viņi varbūt var dabūt tādu ļoti negatīvu reakciju pretī. Tāpēc, ka Vai tāpat nav arī ar ticībām? Ne visam, bet es zinu, kur aktīvi sludina, nāciet pie mums, šeit ir ļoti forši, jums visiem, nē, bet vispār piederība ticībām atšķirīgām. Un tāpēc skolā mēs nerunājam par ticībām un piederību kādai no kopienām. Jo te arī dalās domas. Un paturpinot to iepriekš dzirdēto no Magdalēnas, skolotājiem jābūt lielam profesionālam, lai neitrāli pastāstītu šo visu, jo arī skolotājiem ir savas vērtības, viņš pieder noteikti kādai grupai, kādā tēmā, un skolotājs nedrīkst varbūt izrādīt savu nostāju kā galveno pirmo, un ja jums es šķietu labs skolotājs, jūs man ticēsiet un arī uzskatīsiet, ka tā ir ok, jo man taču šis foršais skolotājs tā teica caur sevi. Man ir neitrāli jāvar pastāstīt, ka var būt arī šādi, un es neizsaku savu viedokli, ko es par to domāju, un kur es piedaru. Jā, jo tagad ir tāds laiks, ka ir jābūt tik ļoti politkorektam, jā, jo tu vari aizskart jebkuru ar jebko. Jā? Grūts laiks, teiksim tā. Ir neērtas tēmas, kuras ir neērti cilāt arī vecākiem, lai neiedotu tādu savu uzspiestu viedokli, jo vecāki ir jāņem vērā arī, ka tā ir cita paudze. Un mēs šo laiku jūtam savādāk nekā viņi iet caur sevi. Un to, kā viņi ir auguši, ir citas vērtības. Tas noteikti nebūs tās pašas. Bet būs kopējās ģimenē audzinātās, jā, uz kurām audzina bērnus. Tad drīzāk ir jautājums, kā pasniegt. Tas nav diži ok, bet tādi cilvēki ir, un viņi ir tikpat forši kā mēs. Tāpēc mums kā iestādēji ir definētas savas kopējās vērtības, un tās ir 4, kuras mēs visi tā kā piekopjam, izkopjam un ievērojam. Un ģimenēs jums tās var būt atšķirīgas, bet ienākot šajā iestādē, mēs turamies pie šīm 4.
Un lūdzam ikvienam to ievērot, jebkurā posmā. Vai tu esi apkopējs, vai tu esi skolotājs, vai tu esi direktors, vai tu esi skolēns, vai tu esi vecāks. Arī no vecākiem mēs prasam, ienākot iestādē šīs pašas 4 vērtības, un tās ir neitrāls diezgan, bet pamatā ir cieņa, piederība un jā, tie tādi skaļi vārdi. Labi. Tas ir tāds, labi, es piekritīšu, jo... Mēs varam būt iespējams. Nu, cukurs ir slikts. Man liekas, man nav baigais arguments par to. Es pielikšu klāt arī to, ka sabalansēts uzturs, jo lielākoties mēs dzīvojam uz ogļhidrātiem, vai ne? Tie bija kartupeļu rīsi un visi tie draņi. Jā, makaroni. Ka tur nav tas standarta princips, kur tev ir puse no šķīvju dārzeņi, ceturdaļa vai trešdaļa ir ogļhidrāti, olbaltumvielas. Tas īsti trūkst. Bet cukurs ir slikts. Labi, bet lai arī cik smieklīgs nebūtu, ogļhidrāti ir pilni ar citu, arī ar cukuru. Tā kā glikozi. Es laikam nezinu, man nevajadzēja celt karogu. Es nezinu, vai tev ir taisnība. Jā, ka man tas Bet glikozi un ogļhidrāti ir es pilni ar domāju- cukuru. Bet vienkārši tas ir jautājums, par kādu cukuru iet runa. Nu, viņi ilgāk šķiet. Jo, ja kurā insulīns mums... Es atvainojos. Bulciņas un saldumi. Bulciņas un saldumi ātri paceļ cukura līmeni. Okay, tie ir jā. ātrie ogļhidrāti, ātri ir enerģija, pēc tam ir kritums. Ja? Bet visi tie pārējie dārzeņi un tā tālāk lēni izdalās. Un tad pietiek enerģijas ilgāk. Nē, jā. Jā. Es piekrītu. Es tagad izklausījos, ka es vienkārši lielos ar bioloģijas informāciju. Jā, bet es piekrītu, ka bulciņa... Nē, es vēl nepiekrītu nekam, pagaidiet. Es saku, ka cilvēku organismam nav labi cukurs, tīrs cukurs, kā baltais cukuriņš. Bet bez ogļhidrātiem, bez proteīna mēs vienkārši neizdzīvotu. Tas ir svarīgi. Es teiktu, ka tas ir tāpat kā ar pieaugušajiem kaitīgajām vielām. Tām varētu būt paaugstināta cena, un mēs varētu informēt, ka pārmērīga lietošana negatīvi ietekmē mūsu pašu veselību. Tās pašas bulciņas un saldumi, bet es nevarētu laikam nedienu bez saldumiem izdzīvot. Nu, tā ir tā kā mana maizuna skolā, es arī uzaugu ar bulciņām, un man mājās gatavoja visas ēdienreizes, un vecāki pārliecinājās, lai es labi ēstu, bet par kabatas naudas nopirku skolā bulciņu, 12 gadus ēdu viņu, un frī kartupeļi, ja bija diena, kad tirgoja frī kartupeļus ar kečupu, es ēdu tos. Nu, tā kā, un šobrīd es varu arī milkas lielo šokolādu bez problēmām apēst, jo man ir kaut kā pienāk tas brīdis, ka tev vajag to enerģiju ātro. Nu. Jā, man ienāca prātā tagad, vai joprojām ir tas skolas auglis vai nav? Nav vairāk? Zinat? Par brīvu? Jā, par brīvu. Jā. Ja būtu, teiksim, es piekristu, ja varētu nopirkt tās bulciņas, jā, un ja tiktu piedāvāt arī visādi burkāniņa ābolīši, bet es zinu, ka bērni, protams, izvēlēsies to bulciņu, ja viņiem varētu kaut kā iemānīt tos. Ja būtu visi tā sabalansēti, tad jā, ka skolā varētu dabūt arī veselīgās Es pat godīgi runājot par to izvēli, es tam varbūt pat es tam nepiekrītu, jo dienas, kad mums parādās ābola bļodās, kas ir ļoti sezonāli, tas nav katru dienu, tas ir varbūt mēnesī vienu reizi to atminies, ka tev ir āboli, viņi tiek apēsti visi. 2 pa dienu ābolu vairs vispār nav. Tas nozīmē, ka cilvēki viņus grib un cilvēki viņus patērē. Arī pati es eju, es pamanu un es ceru, ka viņi tur ir. Un es pilnībā piekrītu, tas būtu vienkārši fantastiski, ja mums būtu tāds augļu un dārzeņu avots, no kura sasniegt to saldumiņu sajūtu. Bet mēs uzreiz arī turpinām, kāpēc piekrītu. Nu, labi, fantastiski. Es nepiekrītu tam, ka to vajadzētu tā aizliegt skolas teritorijās, jo man liekas, ka tā ir ļoti slidena nogāze. Ja mēs aizliedzam bulciņu tirgošanu, jo tās ir varbūt pārāk cukurotas vai taukains, vai tas var viss tā ļoti ar to pašu pamatojumu var aizliegt, piemēram, dzēriens ar kofeīnu, kaut vai kafiju skolā vai karsto šokolādi. Es domāju, ka tā ir ļoti slidena nogāze. Un kaut ko aizliedzot, ir kaut ko jāliek vietā, jo ja mēs aizlieksim bulciņas skolā, kāpēc lai es neaizietu uz tuvāko veikalu, jo arī to mēs darījām bērnībā, gājām pēc burgeriem tuvākajā veikalā, jo tur viņi bija garšīgi, skolā nekas tāds nebija, un viss, kas parādās jauns, ir interesants. Un tāpēc varbūt
veselīgāku pieturēt skolā, tā bulciņa negalina uzreiz nevienu. Es pilnībā piekrītu tam, ka bulciņas nav jāaizliedz, jo tam, godīgi sakot, ir vairākas puses. Pirmkārt, ir cilvēki, kuriem negaršo skolas pusdienas, un viņi negrib samaksāt tos pašus 3 eiro vai vairāk par to, ko viņi vēlētos apēst, bet viņi vienkārši to nav apmierināti. Tāpēc viņu vieglākā izvēle ir paņemt bulciņu, kas viņus pabaro un kas viņiem garšo. Otrkārt, pusdienas citiem var likties dārgas, citiem viņas var likties nepietiekami tai summai, cik viņas maksā. Kāpēc atkal? Man ir bulciņa, kas man garšo, es jutīšos pēdus, un tas ir mans mērķis. Right? Un ietaupīts laiks. Viss, ko tev vajag. Tieši tā, fast food. Lai arī cik smieklīgi tas nebūtu, bet mēs arī nevaram runāt par bulciņām kā sliktu lietu, jo tas nav burgerītes maķītī. Tas ir ar rokām darināta mīkliņa, kurā iekšā, piemēram, ir biezpiens. Un cukurs, baltais cukurs. Un cukurs. Ļoti daudz baltais cukurs un milti. Es pateikšu. Ja šeit ir kaut kāds dubults standarts, manuprāt, bišķīt. Mēs no 1. līdz 6. klasē mājas darbus obligāti, jo viņi te kā netiek galā, vai ne? Par dzimumu identitātes un ļoti sarežģītiem, kutelīgiem sociālajiem jautājumiem, nē, jo viņi netiek ar to galā. Bet laižam iekšā viņus ēdnīcā, kur tad viņi var izvēlēties, ko viņi paņems. Vai viņi paņems to augli, vai viņi paņems tās 2 bulkas un apēdīs un iztērēs to naudu tajās bulkās. Šeit ir tas būtiskais. Mēs neaizliedzam pieaugušiem cilvēkiem, bet izglītības iestādēs mēs gatavojam tos pieaugušos cilvēkus, ka ārpus izglītības iestādes viņi izdarīs pareizās izvēles. Un mums uzdevums ir norādīt, kas varētu būt tās pareizās, veselīgās izvēles. Un, lai kā tu teiktu, jā, bulka nav, tu nenomirsti, tur nav cianīts lielākoties, bet tas jebkurā gadījumā, tur, man liekas, mēs būtu muļķīgi, ja mēs tagad debatētu, diskutētu par to, cik slikta vai laba bulka ir. Bulku patēriņš lielumā viennozīmīgi ir slikts. Jā, un es domāju, ka runājot par tiem pašiem augļiem un bulciņām, es domāju, ka mums vajadzētu vienkārši vairāk augļus, mazāk bulciņas. Tā kā vienkārši piedāvājumu ziņā dot. Un arī tas pats par sākuma skolāniem. Varbūt nevajadzētu viņiem dot to izvēli, tāpēc, ka labi, sākuma skolēni tikpat, cik viņi ir ļoti ietekmējās no jaunas informācijas, tikpat daudz viņi arī ir atkarīgi no cukura. Jā. Bet es piebildīšu, sākuma skolēniem nav iespēja pirkt bulciņu, jo no 1. līdz 3. klasē skolēni neiepērkas ne ēdnīcā, ne kafejnīcā. Viņiem pienākas kopgalds klātais arī 4. klasē, bet 4. klasē arī nevajadzētu iepirkties, jo nav paredzēts laiks. Šajā laikā, kad ir pusdienu starpbrīži ēd jau lielākas klases, un tāpēc tas jau ir ierobežots. Un te ir atkarīgs, ja tev negaršo skolas ēdiens, vecākam ir jāparūpējas, kas ir viņa kastītē līdz pusdienu launagu kastītē. Un te mēs atkal varam ielikt našķus, cepumus, kārumus, ieriņus un vēl visādas gardumus, vai sasmērēt maizītes vai dārzeņus. Jā, smieklīgi vai nē, bet es domāju, ka šī tēma būtu vienkārši fantastiska, ja šeit būtu arī vecāku pārstāvi, jo man ļoti interesē, ko uzskata par cukuru viņi. Es zinu daudz ģimenes, kas ir ļoti pret to, pret cukuru bērnos, tādu kā saldumu ietveros. Un, manuprāt, atkal tas ir vienkārši atkarīgs no tavas ģimenes uzskatiem. Es zinu, ka, piemēram, tie paši bērni sākuma skolā ir vecāki, kas uzskata, ka viņa bērnu cukuru ēst nedrīkst vispār. Un ir vecāki, kas nopirks bērnam 4 kāramu sēriņus, teiks, ēd bērniņu. Un ir veģetārieši, un ir vegāni. Tas jau, tagad jau mēs runājam par tādām tēmām, kuras vienkārši tagad mums ir tik daudz iespēju ēst ēdienu un pasūtīt. Es zinu, ka arī šajā skolā tu vari izvēlēties veģetāro virtuvi. Vecāki vienkārši par to parūpās. Vai nu viņi norezervē šādu ēdienu, vai nu viņi... No 1. līdz 4. klasē. No 1. līdz 4. tu nevar izvēlēties tieši neko. Tas nozīmē, ka tas vienkārši... Bet arī jautājums, vai bērns ir veģetārietis un vegāns, jo tā uzskata viņa vecāki, vai viņš vienkārši to nedrīkst ēst medicīnas iemeslu dēļ? Veģetārieti ārsts nediagnosticē. Vegāni arī ne.
Un tad ir vairāk jautājums, kas ir. Nē, dažreiz bērniem vispār riebi skaļu ēst. Viņi vienkārši nēd. Jā, tad es... Nav viņiem tur nekāda apakšā. Tad es uzskatu, ka tās pašas kastītes līdzi. Tas ir tas, ko var izdarīt vecāks no savas puses, jo, ja tavs bērns nēd gaļu, tad tev šī problēma ir jārisina, un ja to nerisina skola, tad tā ir tava ne problēma, bet tavs atbildība tieši tā. Bet jautājums visam ir par tām bulkām. Mēs cigaretes slēpjam aiz sliekņa, vai ne? Mēs ejam uz visām tām alkoholu, ierobežojam laiku. Es ticu, ka nākotnē iespējams mēs ņemsim kādu no skandināvu veidiem modeļiem, vispār citā veikalā varbūt visu šo produkciju. Mums ir 30% sabiedrības ar lieko svaru. 5 pēdējā akcija par fiziskām aktivitātēm. Vidējais latvietis kustās, cik tur bija kaut kāda 30 minūtes nedēļā, laikam kaut kas tāds, ja nemaldos, bija kaut kas salīdzinoši zems, mazs. Mums ir jāsāk ar kaut ko. Un ja bulka ir, ja tā ir izvēle, ja arī, labi, 6, 7, arī tas ir, ietekmējoši, iespaidojoši vecums. Es saku par tā bulka aiz aizslietņa kopā ar cigaretēm un liekam skriet. Un ābolus un burkānus. Par velti, ja varētu. Jā, tas kā no skolāna puses, par ko es būtu nenormāli priecīgi, būtu augļu un dārzeņi, kā jūs skolotāji teicāt, jo tā ir tiešām lieta, kas man ir ļoti svarīga, un kad mums viņi ir bijuši, es viņus esmu ēdusi. Bet, protams, mēs apzināmies to, ka sāls un cukurs ir vienkārši brīvā cilvēka nāve. Protams, viņiem ir savi plusi un savi mīnus, bet smieklīgi vai nē, tas tā reāli ir, ka tas ir tāds pieklusināt. Jebkurā gadījumā mēs visi grozamies ap tirzniecību, ap naudas ražošanu, un tas ir tas, kā strādā pasaule. Mums tiek barotas lietas, kas nav labas mums. Viņas tiek reklamētas, bet jo smieklīgi vai ne, cilvēki apzinās, ka viņas nav labas, bet mēs viņas patērējam. Un tad tā ir vienkārši atkal tā ir tāda izvēle, jo bērns, kurš uzskatīs, kurš mājās ēd pietiekami un ēd garšīgāk nekā tā viena bulciņa, varbūt viņam būs tāds, man negaršo. Bet tas nav nekāda ietekmējums, jo es skrēju uz veikaliem, es pirku visus končus, kurus es gribu. Man nebija ierobežojumi, kā es redzu tagad mūsdienās bērniem. Tas ir, es ticu, ka tas ir labi, bet tas ir drīzāk tā. Tev nevar mājās vecākiem būt paslēpts konču skapīts un bērniem teikt, cukurs ir slikts, vai šodien tu ēdīsi vienu konču, jo tas jau liecina par to, ka viņam ir kaut kāds aizliegums un viņš kaut ko grib sasniegt. Un tas ir vienkārši slimi. Ja tu uzskati, ka cukurs ir slikts, viņa mājās vispār nav. Tev nav noslēpts skapīts, kur to ar vīru ēd pie filmas, un tas ir vienkārši neeksistējoši. Tā kā tas ir vienkārši atbildīgs, ko vecāks no tā grib un ko viņš grib bērnos. Tu teici, ka tas ir slimi, ja mājās nav cukurs? Nē, Filip. Es teicu, ka tas ir slimi, ja vecāki uzskata to, ka mans bērns neēdīs cukuru, bet viņš kā empātisks dzīves cilvēks apzinās to, ka no viņa tiek kaut kas slēpts, kuru nedrīkst ēst viņš kaut kādā noteiktā daudzumā, bet šo lietu var patērēt mani vecāki, kad viņi grib. Mamma un tētis pakluso našķojas. Tā vecāki dara, tā es daru. Nē, es nesaku, ka tas ir slikti. Es runāju par to, ka, ja tu negribi, lai nēd cukuru tavu bērnu vispār, tad tu nevari būt... Lai nav divkosība. Lai nav divkosība. Tieši tā. Tu nevari aizliegt cilvēkam kaut ko, ja tu pat to patērē. Un saka, nē, tas ir slikti. Tad tev vienkārši ir jārāda. Jā. Padalīs. Es nesēšu šajā tēmā. Definējiet feminismu. Jā. Definējiet feminismu. Feminismam. Es piekrītu. Vai būtu jāmāca? Feministisms. Feminisms, jā, vai būtu jāmāca feminisma idejas? Es personīgi šo terminu, es uztveru, ka es neesmu prātis, vai tā ir pat definīcija, bet es uztveru, ka vienlīdzību starp abiem dzimumiem. Es domāju, ka tas būtu ļoti pareizi mācīt, kad vīrietis, sievietes
kāda starpība. Tu esi pelnījis gan tiesības balsot, gan tiesības braukt ar mašīnu, tiesības izglītot sevi. Jā. Vienlīdzība. Mēs jau šobrīd to darām un uzsveram, ka visiem ir iespējas vienādas. Vai skolā mēs varētu vēl kaut ko darīt? Es domāju, ka nē. Tas ir ar to ir jāstrādā vairāk sabiedrībā. Tas cilvēkus ietekmē vairāk pēc skolas. Kā jūs šobrīd ietekmē feminisms? Vai ir vai nav? Kā jūs to izjūtat vispār feminismu iezīmes skolā? Skolā. Godīgi, manuprāt, šis ir tāds jautājums, kas nav tieši varbūt ne šajā valstī, ne pieredzē, ko es esmu izjutusi, jo es zinu reliģijas un vietas, kur sievietēm balss tiešām nav, un tā nav problēma Latvijā un, cik es zinu, Eiropā. Tāpēc es uzskatu, ka tā nav lieta, kā lai pasaka. Kā tu teici, mums ir iespēja braukt ar mašīnām, vēlēt, darīt visu, ko dara vīrieši šobrīd. Es neredzu vēl vairāk. Ja mēs runājam par valstīm, kur sievietēm nav šī vārda, ok, mēs varam celt šo domu, bet no vienas puses vai arī tas neapdraud sievietes. Ļoti neviennozīmīgi, ja godīgi. Es svārstos, es neesmu pārliecināts vairs, ar kur es gribu strīdēties no visiem viedokļiem, ko es dzirdēju. Bet, lai precizētu, feminisma idejas iekļauj arī, piemēram, jautājumu par dzimumu līdztiesību finansiāli. Eiropas Savienībā ir rādītājs par šo. Latvija ir salīdzinoši zemā vietā šajā. Un tur ir tā ideja, šeit ir diezgan liela dilema jebkurai sabiedrībai par to, ka ir apvienoto nāciju statistika apkopojums, kur ir tas tur tie 20 centi un tā tālāk, ka katra sieviete pelna par 20 centiem uz katru dolāru, tur ir pa dolāriem, uz katru dolāru mazāk kā vīrietis. Tas gan iet kopā ar bērnu kopšanas atvaļinājumiem, tas iet kopā ar karjeras izvēlēm, līdz ar to tas ir ārprātīgi sarežģīti. Kā jautājums, ja vienkārši, ka jāmāca feminismu idejas, manuprāt, jā, ir būtisks jautājums, ko viņas nozīmē. Pirmkārt, lai nav interneta pārspīlējums, es tieši nesen nostījos Louis Theroux to dokumentālo filmu, lai nav šāda veida, viņam bija Manosphere, un nezinu, mēs varam uztaisīt Womansphere kaut kādu, lai nav tie interneta muļķīgie pārspīlējumi par idejām par to, ka tās ar ziliem, man patīk zili mati, bet ar ziliem matiem, īsiem matiem, trakās sievietes internetā, ka tā ir tā vienīgā seja feminismu idejām. Ka tas ir dažādi. Jā, es piekrītu, jo varbūt pat sākotnēji, kad es dzirdēju tēmas nosaukumu, tā doma, vai mums ir jāmāca par feminismu, es pat neizpratu to tēmu līdz galam, jo viss, kas man galvā ir, tas ir tas, ko publicē internetā, un tas, ka mums ir kaut kāda veida nevienlīdzība. Tie paši zilie mati vai naudas pelnīšana. Man uzreiz galvā ir vēsture. Vispār Amerikas Savienotajām valstīm, vai kad sievietes pat nevarēja mācīties par ārstiem vai kur nu vēl deputātēm UTT. Bet tagad, kā skolēns, kā meitene, kas vēl mācās 12. klasē, es laikam vēl neesmu izjutusi, ko nozīmē. Bet te mēs atkal, manuprāt, meklējam ļoti sev izdevīgo. Šeit es esmu feministe, un šeit es negribu būt. Kaut vai aiziet randiņā uz kafejnīcu. Šeit es negribu maksāt. Vāc man atveda randiņā, es nemaksāšu, jo vīrietim es uzskatu, ka būtu jādara, un joprojām gribētu, lai tādi vīrieši dara. Vai tāds absolūts feminisms neietekmē arī demografisko situāciju, ja sieviete būs ļoti tendēta uz karjeru. Tas tā kā attālina, kurā brīdī tad sāks veidoties ģimene, jo sievietei ir mūsu valstī iespēja izglītoties tik ilgi, cik grib. Man liekas, mēs tā braucam no viena grāvja, kad sieviete bija mājās, audzināja bērnus un vīrietis gāja karot uz otru grāvu. Tagad sieviete var visu, viņai jādara visu un vēl jāpaspēj piedzemdēt bērnus, saprecēties, būt veiksmīgai karjerā. Un, vēl parūpēties, lai viņi labi izskatās. Tas ļoti daudz prasa, un es gribētu izvēlēties šeit. Es gribu būt feministe
tiesības vienlīdzīgas, jā, bet man ir jābūt iespēja izvēlēties, nevis uzspiest, ka tagad tev viss pašai ir jānodrošina. Tikpat ļoti kā vīrietim. Pilnībā piekrītu. Es pavisam ātri zinu, ka tu gaidi Filipa iespēju runāt. Nē. Es piekrītu par to, ka ir ļoti liels spiediens uz sievietēm performēt gan karjerā, izglītībā, gan būt labām mamām un sievām un tā tālāk. Es pilnībā tam piekrītu, ka tas pagrūtina to dzīvi, bet par to, vai to vienlīdzību vajadzētu mācīt tā atsevišķi. Es piekrītu par idejām, par to, kas tas termins ir, bet es domāju, ka tas saistās kopā arī iepriekš minēto pieņemšanu un empātiju un ar to visu, ka tam vajadzētu būt vērtībām, kuras paskaidro arī mājās. Jā. Jā, pieņemšana un empātija, manuprāt, Latvijā lielākā problēma ir, ja runā par dzimumu līdztiesību, tad vienāda attieksme. Joprojām pret sievieti izturās. Sievietei tiek piedots mazāk nekā vīrietim. Manuprāt, tā tas ir arī. Pieņemsim kaut kādā, arī varbūt klasēs, varbūt jūs jūtat, es nezinu. Agrāk bija tā, angliski ir tas teiciens boys will be boys, ja, ka viņš jau puisis, nekas, viņš jau var tur būt uzvesties kaut kā nedaudz neadekvētāk, vismaz agrāk tā bija, ja. Vai arī, piemēram, vīrietis var atļauties, varbūt, es nezinu, tur nokavēt, viņam tas varbūt tiek piedots dažreiz, bet ja sievieti nokavēs, es nezinu, tur, tā, jā. Un arī attiecību jautājumos, ja mēs paskatāmies, ja vīrietim ir bijušas vairākas partneris, viņš ir stilīgāks, bet ja sievietei ir bijuši vairāk partneri, viņai status strauji krīt. Kaut vai no tādas puses skatoties. Jā, vai arī, piemēram, ja vīrietis izdomā, ka viņš būs tagad, es nezinu, vientuļais vilks, jā, tur malacis, un tas ir tik feins. Bet ja sieviete izdomā, ka viņa dzīvos varbūt viena, jo viņai vienkārši tā patīk, tad ir kaut kāda tur meža vai lūzera vai meža dīvainīte vai kaut kas tā nabadzīte, jā. Un tas ir tieši tā attieksme, jā. Jā, es domāju, es piekrītu, ka tā ir, un varbūt tā visa vienlīdzība, gan jau, ka viņi ir tikusi atrisināti visos šajos fiziskajos veidos, bet pastāv vecie, novecojušie domāšanas principi un šitas viss, un tas nepazūd tik viegli vienkārši. Es domāju, ka tā ir, un tā ir daudz lielāka problēma, ko risināt, un tas, varbūt caur mācīšanu to var ietekmēt, un es nezinu, es tiešām nezinu. Man liekas, mēs kuļamies starp sistemātiskām pārmaiņām, ko mēģina panākt feminisms, ko mēs saprotam ar to. Tur ir tā līdztiesība jautājums, un tad tās sociālās normas. Tās sociālās normas, manuprāt, viņas ir daudz sarežģītākas un niansētākas, un mēs tādu bišķīt vispārinājumi daudz. Sievietēm piedod to, vīriešiem to, ko mēs darām pedagoģijā 2% ir vīrieši, tad mēs visu viņiem piedodam tiem 2%, vai viņi ir tur tā minoritārā grupa. Es nezinu, manā pieredzē varbūt ir dažādi, bet... Es nezinu, varbūt es esmu privileģēta elitārā grupa. Varbūt. Es domāju, ka katram dzimumam ir gan jau savas privilēģijas, kas viņam nāk par labu, un ir arī lietas, kuras varbūt nav tik ļoti pāri otram dzimumam. Jā, un šeit man liekas atkal ļoti svarīgi būtu skatīties tas nav saistīts ar feminismu vairs, vai tu esi sieviete vai vīrietis vai vēl kaut kas, ja? Bet kāds tu esi cilvēks, ja? Un, atkal tāda varbūt utopiska doma, bet ja mēs varētu ieraudzīt cilvēku tajā otrā cilvēkā, un tad daudzas problēmas arī un diskriminācija atkristu.